galva. Zeltens, jā, varbūt. Manam draugam bija balts, man tas vispār ne. Ai, baltā, tās rūs uzreiz redzēt. Bet varbūt zaļš, tāds kā saki vīns. Jā, zaļš arī var. Ai, pofīgi. Galvenais, lai ripo. Davai, ej. Jā, tas gan ir dizainīgs. Tas točno. Nevajag. Šī man nav baigi labi. Jā, šī man ir baigi labais. Pamēģināsim bremzīt. Ko tu dari? Klase nebremzi. Tas točno. Tieši tāds ir arī manam brālēnam. Ko? Kādam brālēnam? Jā, manam brālēnam Kārlim, viņš dzīvo Teikā. Brālēnam, no Teikā. Goda vārds. Goda vārds. Jā. Ja tavam brālēnam ir tik krūtas bremzes, tad pastāst mums, cik krūtas bremzes ir viņa ritenim. Kur tu brauc? Kopli! Pīt! Tā būsi tuli! Tā būs iekšā! Sveiks, kaimiņ! Sveiks, saku! Ritenis! Jā, pavisam svaigs. Tikko no veikala. Ar baigi labām bremzītēm. Bet jums kas? Atkal spirts? Nē, šoreiz benzīns. Nu ko, čeļi, ejam sasilīties. Aiziet! Čeļi, davai, ejiet istabā, es tūlīt nākšu. Davai. Попробуй ее только тронуть, я убью тебя. Ты что, она воровка? Čeļi, tas ir sviests.
Tas galīgi ir sviests. Ko jūs stulbi esat, ko? Let's go, McRae. Давай. План. Давай. Поспай. Neticies, ko? Brauc tagad ātrāk, davai. Davai, liecies. Davai, Davai, aiziet. Ātrāk, vēl ātrāk. Vēl ātrāk. 150. Davai, vēl ātrāk. Davai. Tāpēc, ka krāsnis, ko neesi krāsni kurinājis, ko? Mums mājās nav kāds! Vai pirmā? Eju, kas tur? Viktor, skaties! Stūmi, skaties! Skaties! Stūmi! Vai tam tā ir jābūt? Kaut kas nav tā. Viktor! Stāc! Vai pirmā? Nekas nesanāks, tas ir saskrūvēts! Glābšanas dienests 112 lūdzu. Palīgā, lūdzu, mēs degam! Kurā pilsētā jūs atrodaties? Rīgā, Augļu iela 1! Apklusti! Tā ir dzīvojamā māja. Jā, mēs netiekam ārā, šeit visur ir uguns! Es nevaru logu attaisīt! Cik cilvēku atrodas dzīvoklī? Uzmanību visai tehnikai, kas seko uz Augļu 1. Papildus informācija. 2. stāva dzīvoklī atrodas 3 pusauģi, kuri nevar izkļūt no dzīvokļa. 20 dzīvoklī 2. stāvā no pagalma puses ir 3 cilvēki, kas var izkļūt ārā. Ugunsdzēsēji ir ceļā. Jā, grūti elpot, no virtuves nāk dūmi! Vai tu vari aiztaisīt virtuves durvis? Jā! Apgulieties uz grīdas pie loga. Jā! Tur ir zemāka temperatūra un mazāk dūmi, un elpot sev kādu apģērbu gabalu. Centrs S20. Ieradāmies Augļu ielā 1, redzama klietnes no 2. stāva logiem. Deg 2 stāvu koku mājas, 2. stāvs, tā gataviem darba grupu un 1 līniju iespējams cietušajā. Halo, vai tu mani dzirdi? Jā, dzirdu! Glābē ir klāt, piecelies un padod zīmi, kur jūs atrodaties. Zēns ir guvis plaukstas apdegumu, un šim apdegumam var būt nopietnas sekas un ārstēšanās ilgums ir atkarīgs no pirmās palīdzības sniegšanas pasākuma. Ja cilvēks ir guvis apdegumu, svarīgi ir pēc iespējas ātrāk šo apdegušo vietu dzesēt zem vēss tekoša ūdens, ūdeni lejot uz šīs apdegušās vietas.
Svarīgi ir tas, ka nedrīkst plēst nost apģērbu no apdegušās vietas, ja apģērbs ir piekusis klāt, jo tādā veidā mēs varam padziļināt brūci. Apdegušo vietu mēs dzesējam vismaz 10 minūtes zem vēsa tekoša ūdens, un pēc tam novērtējam apdeguma plašumu. Ja apdegums ir lielāks kā cietušā plauksta, obligāti ir jāsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība un cietušais ir jānogādā ārstniecības iestādē. Zēni ilgstoši atradās piedomātā telpā, tādēļ viņi ir saindējušies ar tvana gāzi. Šādos gadījumos viņi pēc iespējas ātrāk ir jānogādā svaigā gaisā un jāsasadz ar siltām segām, lai viņiem nerastos sadzišana. Pat tad, ja cilvēks jūtās labi, pēc īsas atrašanās piedomātā telpā, viņam vēlīni var rasties veselības problēmas, tāpēc obligāti ir jāsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība, un šie cietušie ir jānogādā ārstu uzraudzībā. Pagaidām nevar droši secināt, no kā izcēlās ugunsgrēks. Tā varēja būt ogle, kas izkrita no neaizvērtas krāsnes. Tā varēja būt bojāta elektroierīce vai varbūt pārslogots elektrotīkls. Taču iespējams šo ugunsgrēku varēja novērst vai vismaz atklāt ātrāk, ja mājā būtu bijis dūmu detektors. Dūmu detektors – tā ir neliela ierīce, ko katrs pieaugušais var iegādāties un uzstādīt. Tā saulēcīgi brīdina par draudošajām briesmām. Dzēšanai nedrīkst izmantot sintētisku audumu. Tas var strauji aizdegties un apdedzināt dzēsēju. Dzēšanai var izmantot kokvilnas vai lina audumu, piemēram, dvieli. Ļoti bieži ugunsgrēka cēlonis ir bojāts elektroierīces. Atceries, ka nedrīkst vienā kontaktā spraust vairākas elektroierīces. Tas var būt bīstami. Degošas elektroierīces nedrīkst dzēst ar ūdeni. Ūdens vada elektrību, tādēļ tas var būt bīstami dzīvībai. Visdrošāk uguni ir dzēst ar ugunsdzēšamo aparātu, tādēļ vēlams, lai tas ir katrā mājā. Vienkāršāk un vieglāk ir izvairīties no ugunsgrēka, nekā to nodzēst. Ja tavā mājā ir krāsns vai kamīns, pārliecinies, vai grīdas segums pie krāsns ir no nedegoša materiāla. Neatstāj krāsns tūmā viegli uzliesmojošus priekšmetus. Nekad neatstāj bez uzraudzības ieslēgtus elektrosildītājus. Ja ugunsgrēks tomēr ir izcēlies, novērtē savas spējas apdzēst ugunsgrēku. Nekādā gadījumā neriskē. Pamet degošo telpu, sauc palīgā pieaugušos. Čāļi prom, mēs degam! Halo, palīgā, mēs degam! Ja ir izcēlies ugunsgrēks, zvani glābšanas dienestām pa telefonu 112. Kur Viktors? Nezinu.